Dažādi krēsli, dizaina trauki, inovatīva zobbirste un pat elektriskais mopēds ir dažas no 20. un 21. gadsimta franču dizaina skolas radītajām ikonām, kas apskatāmas Latgales Vēstniecības Gors vestibilā ar nosaukumu Dialogs. Tie ir interjera un sadzīves priekšmeti, kas ir mainījuši izpratni par dizainu, aizteigušies priekšā laikam ar nemainīgu vēlmi kalpot, savaldzināt un pārsteigt. C'est le cas, en tout cas, c'est ce que veut le design contemporain français. Nous avions accueilli il y a quelques mois Nathalie Crasset. Francijas dizainu raksturo īpašība, ka šie dizaina priekšmeti nonāk cilvēku ikdienā. Dizains vairs kā māksla nav domāts elitei un izsmalcinātas mākslas baudītājiem, bet dizaina priekšmetiem ir jākalpo jebkuram cilvēkam. Ja mēs paskatāmies tādus priekšmetus kā bits, pildspalva un citronspiede, tie ir pazīstami populāri priekšmeti, kas ir katrā ģimenē sastopami. Lai gan Latgales Vēstniecība Gors sniedz daudzpusīgu kultūras piedāvājumu un izstādes vestibilā ir kļuvušas jau par tradīciju, Latgales Vēstniecības Gors vadītāji šo izstādi raksturo kā atļaušanos. Paredzams, ka māja mēnesī franču dizaina ikonas varētu aplūkot pat vairāki tūkstoši apmeklētāju. Es domāju, ka ieguvēji ir gan koncerta apmeklētāji, gan arī tie cilvēki, kas nāk mērķtiecīgi skatīties izstādi, gan arī izstādes organizatori, konkrēti mākslinieki, dizaineri, kas ir darinājuši šos priekšmetus. Jo tas, ko mēs ikdienā redzam, ir, kad cilvēki nāk uz koncertu un ir starpbrīdis vai ir mirklis pirms vai pēc koncerta, un papildus koncerta apmeklējumam viņš iegūst vēl kaut ko negaidīt. Un šis negaidītais ir iespēja ielūkoties kāda mākslinieka darinājumā. Šī ceļojošā izstāde ir redzama Rēzeknē pateicoties sadarbībai ar Francijas institūtu Latvijā. Drīzumā tā tiks papildināta ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentu versijām par kādu no izstādē redzamajiem objektiem, un tas arī būs dialogs starp latviešu un franču mākslu un dizainu. Es šo izstādi redzēju Rīgā. Ietšās mākslas muzejā. Tur viņi izstāsta nedaudz savādāk, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka reizekniešiem būs ļoti interesanti apstīties franču dizaina ikonas. Latvijas iedzīvotāju interese par franču kultūru arvien pieaug, tāpēc varētu gaidīt dažādas institūta organizētas aktivitātes reģionos arī turpmāk. Izstāde Latgales Vēstniecības Gors vestibilā būs skatāma līdz jūnija beigām. Atgādinām, ka eksponātus nedrīkst aiztikt ar rokām un lūgums pret tiem izturēties saudzīgi.